Ministras Lēmdotas Straujumas publiskais paziņojums Eiropas Savienības komisāra amatam nominēt Valdi Dombrovski. Premjera izpelnījusies Zaļo un Zemnieku savienības kritiku, jo augstā amata kandidāta vārdu nosaukusi nekonsultējoties ar koalīcijas partijām. Tikmēr Saeimā vairākumu atbalstu zaudējusi ideja mainīt komisāra kandidāta izvirzīšanas kārtību. Plašāk stāsta Gatis Suhoveckis. Neviens likums neparedz, kā izvirzāms Eiropas Savienības komisāra amata kandidāts, bet ir izveidojusies tradīcija, ka pretendentu nosauc premjers. Savu izvēli Lēmdotas Straujuma darīja zināmu pagājušajā nedēļā, publiski paziņojot, ka šim amatam virzīs partijas biedru Valdi Dombrovski. Tas pārsteidzas Zaļo un Zemnieku savienību, jo premjera rīkojusies pirms konsultācijām koalīcijā. Tas ir viņas viedoklis, acīm redzot, viņa pauda vienotības valdes lēmumu. Vismaz Zaļo Zemnieku savienības lēmums tās nav bijis. Mēs neesam spieduši to koalīcijā. Manuprāt, Dombrovskis kungs ir gan ar cienījumu kandidatūru, bet, varbūt, kad ir vēl kāda cita kandidatūra. Straujums skaidro, ka Dombrovska kandidatūra ar politiskajiem partneriem tiks apspriesta, bet vēlāk, kad māja beigās būs ievēlēts jaunais Eiropas parlaments un savs komisāra amata pretendents, visām dalībvalstīm būs jānosauc oficiāli. Mans nodoms ir nominēt Dombrovska kungu, bet tas ir nodoms, kas tiks realizēts tikai pēc parlamenta vēlēšanām, un līdz tam es, protams, informēšu koalīciju, un tas arī tiks izskatīts ministru kabinetā kā informatīvais ziņojums. Saeimā netiek tālāk virzīts pirms 5 mēnešiem pirmajā lasījumā konceptuāli atbalstītais ierosinājums mainīt līdzšinējo kārtību un kandidātu izvirzīt Saeimas balsojumā. Nacionālā apvienība, kas ar opozīcijas deputātiem šai idejai piekrita, domas ir mainījusi un tagad iecerēja parlamentā vairs nav vairākuma atbalsta. Mēs nonācām juridiskā komisijā, kam beigās arī piekrīt Nacionālā apvienība, tātad tam risinājumam, ka šī diskusija notiek Eiropas lietu komisijā, un mēs arī nosūtījām Eiropas lietu komisijai šo te savu lēmumu rakstveidu formā. Kāpēc Eiropas lietu komisija nav virzījusi tālāk šo jautājumu, man tiešām ir ļoti grūti pateikt. Eiropas lietu komisijas vadītāji norāda, ka eirokomisāra kandidāts šoreiz tiks apspriests šajā komisijā un neuzskata, ka tā būtu vien formāla procedūra. Tad jau mēs par formālu varam saukt arī vēlēšanas vai jebkuru, valsts procedūru. Ir svarīgi, ka ir arī šāda publiskā, uzklausīšana, diskusija, kur ir iespējams arī kandidātam paust savu redzējumu par galvenajām prioritātēm. Šīs tātad ir vienīgās izmaiņas, ko izdevies panākt deputātiem, kuriem šķiet nepieņemami, ka Briseles augstā amata kandidāta izvirzīšana ir atstāta tikai premjera un viņa partijas ziņā. Gatis Suhoveckis, Valdis Auzāns, LNT. Aptuveni pusē no Eiropas parlamenta deputātu kandidātiem Latvijā